Sākumā bija baigi grūti, jo, kad tu atnāc, kamēr tu ietrenē roku, un tā vēl tas ir rīts, un tu esi atnācis samiegojies, un tad, kamēr tu pierodi pie tās visas atmosfēras un situācijas. Un tad jau beigās no kaut kādas trešās skices jau sanāk tas darbs un tā. Un kā bija pašas deputātes attēlot? Nu, tā kā viņi jau tomēr redzēti jau pirms tam, un tu jau zini, ka viņa tās mīmikas izteiktākās, ka tu jau kaut ko vari tā. Bet es necentos tur baigi iespringt uz smalkām detaļām, es vienkārši brīvi aptuveni tikai viņa tās raksturīgākās iezīmes vai frizūra, brilles, tur sejas grimase un tā. Kurš gan nav skatījies panorāmu, tur arī attēlotās Saeimas sēdes, bet atrasties iekšpusē bija tā ļoti īpatnēji. Jo tu redzi, ka tie deputāti ir īsti cilvēki ar miesu un asinīm. Nemaz nav tik traki, kā varbūt citreiz viņš mālē. Kas bija tev pašai pats interesantākais šajā procesā? Laikam tieši atrasties te un redzēt un dzirdēt. Zīmēšana bija tikai tāds bonus drīzāk un iespēja te iekļūt. Nācu uz Saeimu skicēt. Un man bija plāniņš speciāli ņemt tādus lielākus papīrus un gribēju šīs pašas skicītes, kaut kā apstrādājot, uzlikt uz audekla. Bet notika tā, ka man šīs skicītes pazuda. Un es sapratu, ka man ir jātaisa kaut kādā interesantā tehnikā, un gan pēc atmiņas, gan izmantotajām kaut kādām detaļām. Un šī ir, varētu teikt, tā kā kolāža. Tā kā pa pusē autortehnika es izmantoju kopapīru gan no vienas puses, gan no otras puses. Un vēl tādu būvniecībā izmantojumu sietiņu, kas likts viens uz otru, veidot tādus štrihus. Un es esmu attēlojis Aiju Bārču, Dzintaru Rasnaču, Janīnu Kursīti un Raivi Dzintaru, kas izskatās pēc premjerministra. Mazliet tā sanāca. Es tiešām esmu priecīga, ka ir arī kādi savādāki brīži, kurus ienes tādu brīži kā šis, kad mums ir iespēja paskatīties uz to, kā mūs redz no malas jauni cilvēki. Viņi ir mākslinieki un saka, ka māksliniekiem tāds ir īpaši trāpīgi, un viņi redz to, ko varbūt mēs gribam noslēpt, to, kas varbūt ir mūsos apslēpts, gan tās labās lietas, gan tās sliktās lietas. Un es tiešām esmu pateicīga par šo iniciatīvu, kura ir jau 2. gadu. Pagājušajā gadā tie bija jaunāki mākslinieki, šogad tie ir Mākslas akadēmijas studenti. Tātad darbi jau ir citā augstākā kvalitātē. Un man bija iespēja vakardien arī parādīt to polijas kolēģei, un es stāstīju, ka mums ir tāda iniciatīva, un teicu, ka tas ir tā interesanti. Manuprāt, tā ir tāda zīmīga lieta, lai mēs spējam paši ar sevi paskatīties, kā jūs redzat mūs, un tad arī kādā reizē varbūt pasmaidīt un varbūt nedusmoties par to, ja mēs sev nepatīkam. Bet es tiešām saku jums paldies, vērojam un baudam, un vēlam jums panākumus. Es ceru, ka jūsu vārdi un tie, kas ir parakstīti šeit, kādreiz atstās neaizmirstams pēdas arī Latvijas mākslas vēsturē, un kādreiz jūsu lielie darbi būs arī Latvijas mākslas muzejā lielajā, kurā to varēs vērot. Tad mēs priecāsimies par to, ka tieši jūs bijāt tie, kas mūs zīmēja. Man liels prieks, ka laikam Mākslas akadēmijas izstāde sāka pirmo reizi, un tiešām, kā varētu teikt, studenti pacentušies, un es jau redzēju, ka deputāti atpazīst sevi un ar lielu interesi te staigā un runāja studentiem. Tā liekas, ka varbūt mākslinieki, viņi pat nevar būt uztaisīt līdzīgi. Šeit es redzu, var uztaisīt ar līdzīgi, un arī ļoti līdzīgi, un arī noskaņa. Ka Kursīts kundze teica, ka tā noskaņa ir tāda sajužtās. Un tiešām, es domāju, šeit tāda pozitīva sadarbība, un es domāju, ka tomēr Latvijai kultūra māksla ir ļoti svarīga. Paprasīsim stāvā. Tā varētu būt. Kā ir viss simts?